Es esmu Jānis, un es gribu izstāstīt liecību, kā Dievs man palīdzēja, kā viņš man ved pie saprašanas un patiesības, kā man ved Dievs. Un vienreiz es biju aizliedz Jēzu Kristu, bet tas bija oficiāli bija atteicies, nevis tā, ka es Kristu aizliedzu, ne tā, bet devu liecību tādu nepareizu informāciju devu, kurā man ieveda viens cilvēks tādā grēkā, ieveda ar viltu, kur tiešām es pēc tam atjēdzos, vēlāk sapratu, ka es esmu izdarījis lielu kļūdu. Un tam man Dievs atsūtīja man kājā rozi. Es svētdienā bija, ka es biju tur bez kāda laika, un ļoti sāpēja man kāja, ļoti sāpēja kāja. Un es nedēļu tā dzēru antibiotikas un tā, un tad pienāca svētdiena, un pie maniem pienāca klāt brālis Markus. Un Markus teica, pa ko tu vēlēsi, par tevi lūdzu. Es viņam arī izstāstīju visu to stāstu, ka es tomēr biju grēkojis pret Dievu un tā. Viņš nebija apliecinājis Jēzu Kristu, un nebija apliecinājis, ka es teicu, ka neesmu kristietis un tā. Un tad Markus par manīm lūdz Dievu, aizlūdz par manīm, un tam man tajā pašā dienā, vakarā, kājā sāpes pilnīgi man pazuda. Man ļoti palika viegli kājai. Un tad tiešām es tiku dziedināts kājai ar kāju, un tā roze pazuda. Bet kaut ko vienalga tajā organismā, es vienalga kaut ko jūtu, ka man kaut kas ir iekšā, man ir kaut kas iekšā, man ir. Ka es nevarēju nomazgāties un tā. Un tā es sapratu, ka Dievs man mācīja parādīt to, kad jābūt ir arī gudram, atapīgam, jāsaprot, kur tevi grib ievilināt tevi, kur tev grib darīt ļaunu, tevi iestāstīt, tevi apmuļķot grib tevi. Tā. Un tas cilvēks, kas man tajā grēkā ieveda, man likās, tur nekas slikts nav, bet izrādās Dievam tas nepatika, tas ļoti nepatika. Un tad beigās sapratu, ka paldies Dievam, ka bija Markus un arī man Edgars. Edgars arī lūdz par manīm, ka man bija roze kājā. Edgars bija arī pašā sākumā, tā, kad es saslimu ar rozi. Edgars bija pirmais, kas par mani lūdza. Iesāk lūgt, un mani pieņēma šajā ģimenē Edgars man, ka es saslimu ar rozi. Un Edgars uzņēmās rūpes par manīm, un viņš man palīdzēja man. Jo vienkārši tas bija briesmīgs laiks, grūts laiks. Jo rozi īstenībā viņai nav ārstējama. Ārste parasti sūt pie tantiņām un kaut kā tā, vai ne? Bet tiešām paldies Dievam, brīnumainā kārtā es no rozes dziedināts esmu, vesels esmu, un tagad es varu mazgāties droši dušā, var mazgāties, viss var mazgāties, un viss ir brīnišķīgi. Tāpēc, ko es gribu pateikt, jums visiem klātesošiem pateikt to. Ja iznāk kaut ko nopietni tādu darīt, izvēli izdarīt, neaizliegt Jēzu Kristu, pateikt to, ka tiešām Jēzus eksistē, ka tas ir ebreju mesija, tā ir Jēzus Kristus, ir ebreju mesija, un nebaidīties. Un būt drošiem. Bet pirms, ja jums ir tādas situācijas, ka jūs kaut ko paredziet, lūdziet Dievu, lai Dievs pasargā jūs no tā. Jo šajā situācijā, kurā es biju pilnīgi nesagatavots. Man likās, ka visi pareizi, ko es daru, bet izrādījās Dievam tas nepatika. Labi, ka man Dievs apturēja mani šajā momentā, bet tas nebija uzreiz, kad es to izdarīju grēku. Tas pagāja pēc kaut kādiem 10 mēnešiem, man tas notika, tā roze notika, man pēc kaut kādiem 10 mēnešiem notika, tas kaut ko tā notika. Tā kā es jums, brāļi, māsas, novēlu
turēties pie Jēzus Kristus. Un lielu paldies es jums saku visiem jums pa visu, kas ar manī kopā. Un arī īpaši lielu paldies arī saku brālim Edgaram, Markusam, arī Māri. Jēzus Kristus man dziedināja. Āmen.